Jā. Arī šeit ļoti apgriežās. Noskrējusies visu ceļu te pa kuģi. Tad viņam te nav riepas, viņam ir gumijas saurulis, redz šeit pie malām. Nelāk, laikam jā. Salā klāt, tikko no prāmja nobraucām. Tur bija viena jauna. Te jau. Tas, ka labi, tur bija pilsētas, viņas pilsētām izbrauc laikam. Jā, mums tā kā vajag Kemping. telts vietu. Man liekas, ka mēs pareizi darām uz kreiso pusi. Jā, tur bija kempings kreisajā pusē, jūs paši vēl katiet. Jā, visi brauc tikai uz pilsētu. Tere, esam Kijumā. Sakopts viss tāds ir. Tā kāds kā te nolaizīti mauriņi. Kijumā caurietis. Visam. Tā mēs iebraucām Kijumā. Kaut kur ap 9 vakarā. Nevar, jā, tā atkal teikt. Tas bija jūnijas 10.
Bet pirmais rīts Hījumā. Melna nakts bija, kad atbraucām, tagad ejam skatīt, kur mēs esam īsti novietojušies. Vispār tas ir uz paša raga. Raukšā pa kreisi, kā nu bija te. Aizmirsu, kā nu saucās, bet ja aizbrauc līdz galam, tad ir jāmaksā 5 eiro pa nakti. Ja maksā uz vietas 3 eiro, ja maksā kaut kādā sporta bāzē, tur vēl kaut kāda iespējamie pakalpojumu maksas. Pagaidām tur neviens cilvēks nav redzēts un nevaram saprast, ka maksās un nemaksāt, un nebūs jāmaksā. Ieceļamies agri. Brauksim tālāk. Tāda izskatās, te ir smiltis, te nav atveļ. Tur izskatās tas krasts. Drusku līdzīgs mums, ja neaug tie kāposti visās malās. Ja mēs tad bijām apšā. Šeit šimtiņu varam redzēt. Tā augsti jāiet pēc jaki. Man jau ir pieliku daudz rakmeņus. Sakmeņus. Vispār nezinu. Man šito būs tik vienkārši vajadzēs. Noliec tos akmentiņus, vienkārši pēc tam paņems. Rozīt noliec kaudzītē, pēc tam savāks. Viņš jau nevar nesāt līdz tā. Tā saucās vieta, kur mēs tad nakšņojām. Viss iepriekš filmētais no Hījumā. Ristna, Kaitserjātised. Kaut kas ar armiju saistīts, kaut kāds tornis tur bija. Nav kaut kas tāds. Kādas te mājiņas. Dzirdējies un kuģis. Tas ir pat ceļam uz Palliem no Luiģes. Krustojumā. Amizanti. Nu, bet Gunter, tādā gadījumā hupatīgi izējām tās saliņas, kur bijām pa nakti, pabraucām uz priekšu vienā citā vietā. Te mēs brokastis pusdienas uztaisīsim, uzcepsim. Šitas ir tāds beigas smokais kempings, arī valsts pa brīvu. Un te visādas vietiņas ir smukas. Un te ir arī jūra ar akmeņiem. Viņiem šitās kempinga valsts vietas ir pa brīvu. Miskastis ir, kur ir smukas sētiņās ataisītas. Tālāk ir, kur tolete. Viss tā baigi sakopts forši. Šis ir tas pats kempings, tā pati kempinga vieta. Un te var cilvēki braukt un pa brīvu atpūsties.
jūras krastā. Un šis, ja nemaldos, ir jūras kraukls. Jā, pai. Jūras kraukļi. Šis ir bezmaksas kempings. Malciņi tur stāv. Viss te var lietot. Esam pēduši. Tad kāpjam tornī. Mēsties pa putniņu tur augšā. Nu, jāiet augšā. Stāvas tās trepas, saka Dievs, kalns, kalnam. Tad visi stāvas krapi noturēties vārdu. Ko viņi tādi stājas, viņi paši uzturēties tādās pārvispār? Tūlīt tēt kā. Es saku, grūtībā līdz šitam stāvam uzkrā. Pagaid, silkš akmens. Jā, ka viņiem mēs kāpjam. Augšā. Agrāk tie rokas ir Augšā. vienkārši džels. Var redzēt, Augšā. klāsēt to torni mazliet. Augšā. Tētī. Augšā Tie rokas kāpjam. tādi agrāk nebija, tur vienkārši džels bija. Jā, kāpjam. Šitie te arī tādi nebija. Kāpjam augšā. Nu kāp, Rozīt. Tā. Skaties, viņš ir tas te. Maliņas te arī nebija. Sinos Kas lieku. viena. Nu, kāpēc nā? Jā, nu tie, kas te rīko kempingu, priecājas.